Es sākumu noteikti tiešu ar vadošajiem skrējējiem. Patiesībā gribētos. Es varbūt ar to domu gulēšu līdz pat pēdējiem vakaram, jo, manuprāt, tā trase ir pietiekami interesanta un ir vērts izbaudīt. Kā tu vari saņemties un doties tajā vilka pārbaudījumā, ja tu zini, ka viegli nebūs un tu nezini, kāds tu iznāks ārā no tā meža? Es vēl nekad neesmu ultra garo distanci skrējis saucamajā turismā. Pēc UTMB datiem taku skriešana pasaulē, respektīvi dalībnieku skaits kur piedalās trail running mačos, pērni ir pārsnieguši to dalībnieku skaitu, kas piedalās šoseis mačos. Gribējās to sporta klubu Bebra pacelt augstāk reitingā. Bet play-off ir tā nākamā lieta, kas atkal ir forša odziņa, ja tā godīgi saka. Tad nav vienkārši punkti, uzvarēja tie. Čau. Bukmešs šodien ielicis Bebranē pie Jāņa Puidas ciemos. Droši vien, ka nav noslēpums, kāpēc. 2. augusts vairs nav aiz kalniem. Nokārtosim sēnu parādu. Taku skrējienu seriāls pirmoreiz lēks Sēlijā, kas tika apsolīts Jānim un viņa tētim jau pirms gadiem daudz. Nu, jau 5, manuprāt, vai 6. Pirms Covid. Pirmoreiz satikāmies. Jā. Un otrs lielais notikums noteikti, kas ir būtiski, šis ir šīs vasaras sezonas vistālākais posms, bet arī visgarākais, jo tieši šeit būs distance Garmin Fēniks Vilks, 73 km. Trases veidotājs mugurkaula būvinženieris Jānis Puida. Un tāpēc šodien mūsu sarunas viesi ir 2 kapitāli pragmatiski un racionāli džeki, kuri ir buki, lai arī viņu pamata sporta veids un nodarbošanās ir pavisam cits. Jānis ir līdz kaulam izturībnieks distanču slepotājs. Šobrīd Latvijas slepošanas federācijas valdes loceklis. Toms savukārt ir izturībnieks asfaltskrējējs. Pamatā Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes loceklis. Tā kā mums ir liela čiekuri abās pusēs. Abi organizē ultramaratons, nezinu kāpēc. Par to viņi varbūt vēlāk varēs pastāstīt. Kā jau minēja, Jānis ir iesaistījies 73 km distances Vilks izveidē. Savukārt Toms, nezinu kāpēc, būvēja pilnīgi jaunu taku skriešanas pasākumu. Ļoti interesanti apvidu, par kur es biju pārsteigts, jo uz to apvidu es bieži vien skatījies, bet nekad neesmu neko sakarīgi tur spējis atrast. Augusta beigās jau notiks 50 km plus distance, ja? Taulandī. To, lai Toms pats pastāsta. Nu, tu esi uzņēmējs, cik es saprotu, ar lauksaimniecības štelēm, ja? Bez tam. Jā, tur ir tā teikt ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar veterināro vairumtirdzniecību. Mazliet arī ar humānajām aptiekām lokālā mērogā, bet, tāpēc tā pieturos pie šīs vietas joprojām. Ziemā šeit tiek veidot distanču slēpošanas trase, iekopt distanču slēpju noma. Savukārt Toms, jo var ticēt, Wikipēdijā ir kaut kas pavisam interesants spruksts. Robotikas inženieris, lai ko tas arī nenozīmētu, jo es apmēram tā zinu, ko puikas dara robotikā, bet ko dara lielie čaļi, to tad droši vien arī Toms pastāstīs. Droši vien, kad... Jā, starp citu, es arī esmu pa to jomu, tā teikt, mazliet. Esmu elektroinženieris, nomācījies 7 gadus. Redz kā. Tā kā, jā. Savēja. Svērā gan maz strādājis, bet, jā. Vēl kas interesanti, abi divi izrādās ir sēļi. Jā. Ja Jānis ir beberniecis, tad Toms ir pilnīgi dzīmes audzes. Es saprotu, ka pilnīgi sēlīs otrā galā. Vallē. Ja? Vallē, jā. Un tur tā sēļa identitāte jau sākot dalīties, jo tur īsti... Jā. Jo reiz man kā piejūrniekam, man tā identitāte vispār ir ļoti neskaidra štelle, jo šobrīd, kad es braucu mājās no Rīgas puses, ja, atkarībā pa kur ceļu es braucu, es varu pabraukt garām zīmēji Vidzeme, Zemgale un Kurzeme. Un tad man nav skaidrs, kas es esmu, jo es dzīves audzes esmu Tukumā un tagad dzīvoju, kas ir tā kā Zemgala, bet Enguri jau ir Kurzeme. Tā kā, jā, tā identitātes lieta, man liekas, Sēlijā arī ļoti, lai arī jums, es saprotu, netika izdalīts atsevišķs novads, par ko jūs cīnījāties, bet
tas, ko es zinu un ko es šobrīd piedzīvoju, tā sēļu spīts, lepnums un mugurkauls un tā stāja. Man liekas, šeit ir ļoti izteikti, un to nevar neredzēt apkārtējos cilvēkos, ar kuriem šajā brīdī ir nācies sastapties. Un, lai cik mīļi un tuvi man ir Ledgaļi, pagājušajā gadā Dubuļu pusē pie Rāznas ezera tika pavadīts kapitāls laiks, un zinu, ka Ledgaļi forši, bet sēļi, kas tepat upē otrā pusē dzīvo, ir kaut kas pilnīgi totāli savādāks. Un to redzēt gan cilvēkos, gan valodā, gan arī kas ir uzkrītoši tādā arhitektūrā, kad tu brauc pa Sēlijas pusi, tā arhitektūra ir pilnīgi savādāka. Pašai pār Daugavai, tur tu esi atkal citā pasaulē. Tas arī ir baigi interesanti, un man liekas, tas ir forši, kad šādi cilvēki mūs aicina ciemos, palīdz veidot mačus. Visticamāk vietā, kur normāli cilvēki mačus netaisīti, ceļš tik garas distances, vai ne? Jā, es tev piekrītu, tā garā distance, man liekas, arī nav saprotama ne tikai varbūt pat vietējiem iedzīvotājiem, bet arī jebkurā vietā Latvijā. Ja tu pasaki, ka cilvēkam būs jāskrien kaut vai 40 un vairāk kilometri, viņš jau sāk domāt tiešām, neesat kaut ko sajaukuši, varbūt ar riteni tomēr. Varbūt tad īsumā, nezinu, Jāni, kā tu nonāc līdz Bukam? Un pēc tam Toms to pašu, jo es saku, jūs pamatlietas jums ir pilnīgi savādāks, vai ne? Jā, tu jau ieskicēji sākumā, kad man tā varbūt izturības sporta veida asinīs, distanču slēpošana, tā mums ir jau vairāk vai mazāk 3 paudzēs. Mana vecmama ar to nodarbojās, bija sporta skolotāja, vectēvs bija sporta audzinātājs tehnikumā, tētis arī bija distanču slēpotājs, viņš un doma biedri nodibināja mūsu sporta klubu Bebra, kas ir viens no vecākajiem vispār biedrībām Latvijā vai sporta klubiem jau vēsturē kopš 91. gada. Un, es pats esmu distanču slēpotājs kādreiz bijis, varbūt ne tur top līmenī, bet ar pasaules čempionātu pieredzi tomēr. Un man tas sporta veids ir sirdī tūs, un skriešana kā tāda noteikti visu laiku ir gājusi tādā, kā labs palīga līdzeklis to sportisko formu uzturēt, ceļš funkcionālo pusi. Un taku skriešana man ir mīļa, jo man arī patīk skriet pa pļavām, patīk skriet pa mežiem, un es vienkārši izbaudu tās trases, kur Stirnubukā ir šaurās vietiņas, kur ir jālien, jāmaina trajektorija, jālec. Šobrīd varbūt mazāk, jo nav laika trenēties, bet kad kājās bija jauda, tad man tiešām tās bija tās vietas, kuras pats varēja atrauties un arī noskrējiena, bet man ar Stirnubuku tā saikne sākās 16. gadā, kad es pirmo reizi skrēju. Es varbūt nebiju piefiksējis tos pašus Stirnubuku sākumus, bet tad jau tajā brīdī tas jau bija izplaties kā seriāls. Un tā arī paķēra, un ne tikai tā varbūt personīgi, bet mums uzreiz uzradās tāds mūsu komandas kodols no sporta kluba Bebra, kur mēs arī aktīvi mēģinam to savu reitingu uzturēt. Un ir tādi mums trakie, kas daudz citīgāk par mani ar to nodarbojas. Un, jā, nemaz, varbūt pat nepateiksi dažiem skatoties par to, ka viņi to ikdienā tik nopietni ņem pie sirds. Pie slēpošanas atgriežoties. Slidsolis vai klasika? Es pat tā nevērtētu, es varbūt teiktu uz princi vai garā distance, bet noteikti man klasika kādreiz ir labāk padevusies. Jā. Un Tomam taču tu sastādīsi konkurenci, vai ne? Kurā vietā? Vilkā. Mani visi uz to velk. bet, jā, mums mača dienā tev nevajadzēs. Tu jau visu jā, es zinu, bet man tas šo pasākumu savrauc kaudze radu, kaudze draugu, kaudze kluba biedru. Man mazliet gribās būt dzīvam un ar viņiem arī ietusēt. Kā atbalsta komandu visu caur trasē un uz priekšu, ne? Nē, bet patiesībā gribētos. Es varbūt ar to domu gulēšu līdz pat pēdējiem vakaram, jo, manuprāt, tā trasa ir pietiekami interesanta un ir vērts izbaudīt pat ja neesi par to domājis mēnešus iepriekš. Man ir viens pazīstams čalis, kas tev tajā vilkā var mierīgi piereģistrēt. Tev pašam nezinot. Es ticu, jā.
Tu mums esi rets viesis, bet tāpat līdz kaulam mūsējies. Jā, tā sanāk. Patiesībā jau mana skriešanas vēsture ir sākusies tieši ar Stirnabuku, jāatzīst. Jo tie bija laiki, kad es biju aizrāvies ar kalnos kāpšanu, 12. gads, ar kalnu turismu, es vairāk to gribētu saukt, nevis ar kaut kādu alpīnismu. Un sieva bija tā, kura pirmā ar bērniem devās uz pirmiem Stirnabukiem. Tajā laikā es neko par to nezināju, un es vienu reizi vienkārši piebiedrojos. Tas bija Zebrus ezera Stirnabuks, kaut kāds, laikam, 16. vai 15. gada nogale. Es to vienu noskrēju, un es sapratu, ka tas, es tajā mirklī sapratu, kas tas ir, un ļoti iepatikās. Un tad 16. gads patiesībā man pagāja tikai pa Stirnabukiem, un, protams, ka es biju tajā foršajā iesācēju sajūtās, ka man uzdevums bija finišēt. Un tad gribās finišēt buku, un tad gribās finišēt lūsi. Un, protams, kad arī tagad kā trenerim esot, es saprotu tos cilvēkus, kuru mērķis ir nevis rezultāts, bet tas finišs, jo tas ir tas sākums no visam. Un tas skaistākais man vienmēr patika, sākot savu, skriešanas hobiju, kad Stirnabuks deva tādu, nelika justies vājam un sliktam. Es nezinu, kāpēc. Esot tur mežā, tā bija tāds mirklis, kas tev, pat ja tu pārgāji soļos, tas nelika sajusties sliktam. Un man liekas, ka tas aizvien vēl ir tas, kāpēc cilvēkiem tiešām patīk tas Stirnabuks, un viņš viņus patiesībā piesaista ļoti daudz, jo man kā iesācējam tiešām es atnācu mājās kā varonis sev viennozīmīgi. Starp, ko salīdzinām ar šoseju, ir briesmīgi, jo tajā mirklī, ka tu nevari paskriet un tu ej, bet visi pārējie skrien, tev liek justies ļoti, ļoti slikti. Kā tu Rīgas maratonā ies pāri Vanču tiltam pareizi? Neiespējami. Tieši tā. Tāpēc tā ir tā foršā vietiņa, kur aiz līkuma tu vari pabūt ar sevi, padusmoties uz sevis, uzbļaut uz sevis, un varbūt pēc tam sākt atkal skriet. Un jau pēc tam tu būsi aizmirsis, ka tu iepriekš tur gāji. Tā kā, jā, tas ir kaut kas īpatnējs, godīgi sakot, ko es plānoju nākotnē sākt atkal vairāk un vairāk izbaudīt. Un es ceru, ka es nebūšu vairs tik rets viesis nākotnē, jo nāk jau arī savs vecums. Gribās atkal tādu nedaudz sākt izbaudīt. Tālāk, jā, kaut kā. Tu teici, ka pirmajos gados tu pat esi nepakautrējies, esi staigājis, bet, man liekas, pagājušajā gadu dubuļos vilku distancē, man liekas, ka tu nestaigāji gan. Nē, nestaigāju gan, jā. Es ceru arī šogad nestaigāt. Redzēsim, ko jūs būsiet mums sarūpējuši. Izklausījās patinot atpakaļ, par ko jūs te ik pa laikam parunējat par to trasi. Man tādas bažas saka veidoties, ka ja ne izaicinājums būs augstuma metri, tad katrā ziņā plakans noteikti nebūs un garlaicīgs noteikti nebūs. Teiksim tā, tā vismaz izklausījās. Tu taču esi sēles, tu zini, ka te nav nekāds zemgala, vai ne? Jā, tieši tā. Te nav zemgala. Skaidrs. Tev arī savs klubs. Jā, man arī ir savs klubs, noteikti ne ar tik lielu vēsturi kā Bebrenes klubs, bet es ceru, ka pēc gadiem 20, 30 es arī varēšu teikt, ka tālajā 2023. gadā mēs tur dibinājāmies un būšu ar galīgi sirmu galvu un varēšu stāstīt, cik forši šie gadi ir pagājuši. Jā. Mēs ar to veco Jānu Puidu sēdējām pie viena galda. Jā, tieši tā, un es sapņoju par to. Jā. Skaidrs, no tiem, kas nezina, Toms Komas ir pērnā gada Latvijas čempions. Ultragarajā takskriešanas distancē, dubuļu Stirnabuku skrējienu laikā, un šogad viņš ir nolēmis šo titulu aizstāvēt. Jā. Un šogad tu pirmo reizi, man liekas, skries Stirnabukā, vai ne? Šogad, jā, tas būs pirmais. Tu esi rets, bet ļoti spēcīgs Stirnabuks. Jā, konkurentiem, protams, ir vienmēr jārēķinās. Mēs zinām, ka vilks tas nav lūsis, kad tur izaicinājumi ir jebkuram. Un pagājušajā gadā viss salikās. Tiešām viss salikās, nestoties uz to, ka varbūt Rīga Valmiera bija gana tuvu. Bet bija
bija tā diena, un, protams, arī attiecīgi tāpēc arī bija rezultāts un iznākums, teiksim tā. Vai šogad saliksies? Nu, to mēs redzēsim 2. augustā patiesībā. Tā kā jebkurā gadījumā, kā saka, šī distance ir jāvērtē ar cieņu, jebkāda. Pat ja viņa būtu pilnīgi plakana, tie ir 70+ kilometri, ko es respektēšu vienmēr. Pat viss, kas ir jau ap maratonu, jau var iedot tā pakaļu, ka... Pēc UTMB datiem, ja var ticēt, viņiem ir oficiāla prezentācija taku skriešana pasaulē, respektīvi dalībnieku skaits kur piedalās trail running mačos, pēni ir pārsnieguši to dalībnieku skaitu, kas piedalās šoseis mačos. Tāds vēsturisks, izrāviens tādā pasaules kartē. Es domāju, ka Latvijā mēs to sapratām jau bišķiņ ātrāk, vai ne? Kādus gadus 6-7 noteikti. Bet par taku skriešanas tām priekšrocībām un tām sajūtām un ekspektācijām jūs jau tā kā ieskicējāt. Bet kas notiek jūsu galvās, ka jūs izvēlaties tās ultra garās, un tu arī teici, ka tev ir garās distances mīļāks nekā īsās. Kam ir jānotiek, lai tu pieteiktos 80 km distancē vai vēl garākai? Tu esi 4 reizes uzvarējis Rīga Valmiera. Un es teicu, ka kādu laiku iepauzēsi, jo ar to galvu tajā mača laikā ir jāsadzīvo. Un skaidrs, visi tie joki, skrējiem ir īsa atmiņa un tam līdzīgi. Tas viss ir skaidrs, bet kas tevi dzen? Kā tu vari saņemties un doties tajā vilka pārbaudījumā, ja tu zini, ka viegli nebūs, un tu nezini, kāds tu iznāks ārā no tā meža? Jā, taisnība tev ir. Es domāju, ka katru dzen kaut kas cits. Manā gadījumā mani dzen sportiskā sacensība, ja tā godīgi saka. Jo es vēl nekad neesmu ultra garo distanci skrējis saucamajā turismā. Es nezinu, kā tas būtu, es nezinu, kas mani motivētu tad, varbūt skaisti dabas skati. Sākumā mani motivēja sevis pārbaudīšana. Tas bija pirmos 2 gadus, kad es biju jau Vācijā, atsācis nopietni, tā kā nevis atsācis, bet sācis nopietni ar 17. gadu tomēr arī trenēties. Jo 16. gadā skrienot pirmos lūšus, es sapratu, šito bez treniņiem, kā saka, ir grūti izbaudīt. Bet es aizgāju otrā galējībā, kad tu sāc sasniegt fizisko formu un beigās tu to skrējienu, ja ietu turismiņā, tu varētu viņu arī izbaudīt. Bet tu aizēji jau tajā sportiskajā garā un tad tā bauda atkal sāk pazust. Un, jā, tā kā patreiz mani motivē sportiskā sacensība ar saviem sporta biedriem, kurus mēs viens otra uzvārdus zinām. Tu zini, ka mēs zinām, viņi zina, ka mēs zinām, mēs viens otru zinām. Un mēs forši satiekamies, es zinu jau, ko satikšu, ko nesatikšu, bet tajā mirklī, ka būs šāviens, tad būs tā interesantā spēle, teiksim tā. Tas azarts un tas gars. Un mēs nezinām, kā tas beigsies. Un tu nezini, kā tas beigsies nevis tur 20 minūtes pieču kā, piemēram, vai tur maratons stunda ar kaut ko, bet burtiski tu nezini 5, 6, 7, 8 stundas, kā tas beigsies. Jo pat tas konkurents esot tur priekšā, kaut vai ar 10 minūšu handikapu, viņš varbūt pēdējos 5 kilometros var tā noplīst, ka tu vienkārši viņam paiesi garām. Kas ir pats briesmīgākais, kad tev ir jāmēģina motivēt visas tās garās stundas, jo tu nekad nezini, kas notiks ar tavu konkurentu priekšā. Jānis jau baigi tālu jau solī neatpalikt. Es domāju, ka šobrīd noteikti atpalikt, jo noteikti arī startā, bet man ir noteikti savādāk nekā Tomam. Man tas sportiskā sacensība šobrīd nav tik svarīga. Jau kādu laiku, lai to pavilktu, ir mazliet vairāk jākustās, nekā es to šobrīd daru, bet iepriekš tās garās distances arī pamatā izvēlējos tieši Stirnabuku un Lūšu gabalus, vairāk gan ar to, ka gribējās to sporta klubu Bebra pacelt augstāk reitingā, un tajā brīdī mums vēl nebija to spēcīgu, kas skrien tos garos. Tagad ir mazliet pamainies, un tā motivācija
tā teikt, komanda vilks uz augšu ir nokritis, gan arī spēja vilks uz augšu ir nokritis. Tie punkti ir mazāki man, bet tāpatās, arī pagājušajā gadā bija posmi, kur man vajadzēja izvēlēties 30 divas reizes. Arī skrienot burtiski no buka uz buku, starposmā neko nedarot, bet, tā bāze vēl joprojām kaut kā turās. Protams, tas ir, manuprāt, tas vairāk ir jautājums manā gadījumā par to, cik ātri tu to distanci plāno skriet. Un, ja nav tā sacensība, tad, attiecīgi, es eju uz startu ar to domu, ka es zinu, kas viņu var noskriet. Jautājums, kā es pēc tam jutīšos. Bet, to, kas noskriešu, es zinu, vajadzēs sakos zobus beigās, to es arī zinu, bet, jāatcer jau, ka viss locītavas un muskuļi un saites pēc tam varēs atkopties. Pagaidām tā ir, jā. Skaidrs, tad SSK Bebra biedri saprata, ja nolikums spiedīs, tad Jānis dosies vilkā. Tā kā jūs mājieni sapratāt, ja? Tie, kas skatīsies no tavu kluba. Nē, es par to vilku gribēju piemetināt. Tā izskatās, ka šogad man nevajadzēs. Es jau redzu, ka ir starta sarakstā mums viens, kas skries to vilku. Zinu, ka būs otrs, varbūt vēl trešais. Līdz ar to, šobrīd es esmu pieteicies uz zaķi. Tā tad jāmeklē cits burkāns Rimant. Jā, Rimant. Vai ir Čals, kas to reģistrācijas sistēmu var ar klikšķi. Viena klikšķa attālumā. Ceturtdien viņš saņēma ēpastu, kad tev startā jāierodas 6 no rīta. Tik vienkārši. Jā, es jau iztēlojos, ka šitos joks varētu piedzīvot. Jāni, tu solīji, kā Bebrenes posma trases veidotājs, tu solīji parādīt ne tikai kultūra vēsturiskā reģiona sēlīs, dabas varenību un vēsturi, bet tu solīji parādīt ne tikai vilku, bet arī vēlu. Varbūt, ka tu vari ieskicēt, kas vilkus sagaida trasē, ar ko Tomam nāksies saskarties, vai viņam ir vajadzīgas, naglu čīvas, vai viņam ir vajadzīgi, vai tā ir grantene, vai tā ir pļauju sistēma, kas sagaida no trases viedokļa. Jā, ja tu būtu šo jautājumu pajautājis, kad uz 2 mēnešus atpakaļ būtu cita atbilde, jo tad es teicu, ka vismaz savējām teicu, kas man prasīja, tad pie mums tas vilks būs, viņš nebūs grūts, puse būs pauguraina, otra puse nē, bet pateicoties tev to otru pusi plakunu mēs izņēmām ārā, jo tā būtībā arī būtu liela mentāla cīņa ar sevi, varbūt ne fiziski, bet taisnas ir taisnas. Bet aiziet prom no tā visa, trase būs pietiekami prasīga. Es neesmu salīdzinājis, kā tas ir ar iepriekšējiem vilkiem, bet mēs tos paugurus un pakalmus atradām. Atradām arī daudzus tādus, par ko es iepriekš pat nezināju. Tur liels paldies ir mūsu vietējiem gudrajiem, kas mūs izveda pa trasi, parādīja labākās vietas un tiešām, neesmu ieskaties tajā pēdējā trases metru profilā, bet, manuprāt, tur ir ies uz kaut kādiem 800 metriem, vai ne, pa vertikāli, augšā lejā. Šis vienmēr ir skarbs jautājums, jo cik ir karšu pārlūku programmas un aplikācijas, tik katra, tās variācijas, mēs jau tam auto apspriedām, šurbraucot ekspektācijas un augstuma metri, tas ir tāds relatīvs lielums, jo visi ir pieraduši tos augstuma metrus sagaidīt tāds, ko viņi redz, parasti savā vietu pulkstenī. Patiesībā tā augstuma metru summa ir no katra izstrādātāja vai no katras viedierīces, viņi atšķirās. Un es domāju, ka būs ap 1000 metriem, ja skriet ar manu Garminu, bet dažās aplikācijās uzrāda 2700 metrus, kas, protams, nav patiesība. Un savukārt vēl kaut kur citur uzrāda 500 metrus, kas, manuprāt, arī nav patiesība. Tā kā to katrs pats finišā redzēt. Vai tas Elijā ir reliefs vispār? Jā, mēs atrodamies augšzemes augstienē. Un līdz ar to, tad kompromiss jāaiziet kaut kur ap 800 būs iespējams. Bet tie pauguri un pakalni ir atrastas gravas, atrastas upītes, kas arī būs jāšķerso un pa kurām būs arī jāskrien. Es domāju, ka naglinēs gluži nevajag. Protams, ja ir ērti, viņas var uzsviest uz muguras un ātri pārvilkt, bet manuprāt, būs ļoti interesanti. Grantenes nebūs daudz. Būs, es teiktu, kaut kādi 20, varbūt kopsumā 25 km izspiedīs tās grantenes, bet būs pļauju sistēmas, būs arī šur tur jāpaložiņā, būs turisma takas.
jā, manuprāt, pietiekami prasīga un pietiekami interesanta trase. Droši vien, kad jāpiezīmē, ka Sēlijā diezgan stipri, lai arī ir silts, bet tā kā ir ielīs jau šobrīd. Un laikapstākļi sola, kad būs joprojām silti, bet lietas turpināsies. Tas nozīmē, ka kājas būs slapjas un vajag atcerēties, ka distancē vilks pilnīgi noteikti ir 2 mantu piegādes punkti. Ap 30 km un ap 60. Es pilnīgi noteikti ieteiktu padomāt par rezerves apaviem. Startā nododot šīs lietas mantu glabātuvē, DPD, kurieru dienests šīs lietas nogādās jums vienā vai otrā vai abos punktos, attiecīgi. Un es pilnīgi noteikti ieteiktu apavus padomāt par apavu maiņu tiem, kuriem ir jutīgas kājas uz slapjām pēdām. Otrajā punktā, jo mēs šķērsosim tevis pieminēto gravu sistēmu, un mēs šķērsosim šajās gravās ne tikai kapitālās upītes. Mēs pat atļāvāmies vienā upītē ieviest nelielu, tautā to sauc par upinga posmu, kas mums arī nav bijis. Tas nozīmē, ka būs jāskrien pa ļoti pasakainas upītes krastiem vai pašu upīti, bet toties tā gravu sistēma ir fantastiska. Un patiesībā tie ir 2 pilskalni, kas tuvu viens otram. Viens ir, man liekas, kad Rūrāna Batarēju pilskalns, kur ir elpa aizraujošs, tiešām tas baudījums tur atrasties. Un otrs ir Liepkalna pilskalns, kurā pat, man liekas, mēs tev neparādījām. To taku, pateicoties Edijam Zalbam, mēs atradām. Es zinu, ka Edijs Zalbs pēc dubuļiem ir daudziem tā kā sarkanā zīme, sarkanā lupata bullim. Bet, nezinu, man nenormāli patīk tas plauktu sistēma, un tas Liepkalna pilskalns būs tā vērts, lai viņā uzkāptu un arī kaut kā nokāpt no viņa lejā. Tā kā būs pārsteigumi, pat es pieņemu, ka pat tev. Jā. Tā kā nāksies vien to vilku tev desot. Es ļoti ceru, ka pasaucies mani, bet jā, ir interesanti, ka ir ļoti daudz pilskalnu apkārt, un man liekas, ja mēs saskaitītu, tur noteikti tuvotos pat iespējams kaut kādiem 20 pilskalni, kuriem vai pāri, vai ļoti tuvu ir jāskrien. Jā. Es teiktu, no šīs puses, tajos laikos, kad tie pilskalni bija apdzīvoti, es teiktu, pat Lapsa nevarēja Latvijā, nevis Latvijā, bet Sēlijas pusē ieskriet ne no Leišmalītes, ne no Krievzemes Rusičiem, un tur viss ir nosēts. Ārējā robeža tajā laikā bija absolūti droša. Jā, viennozīmīgi. Tā ir ne tikai pilskalni, bet arī tāda vietas palienā aplūstošajās teritorijās. Tur ir tādas saliņas, jo projām tie nosaukumi beidzas ar vārdu sala. Daudz tādu ir, kas ir neaplūstošas, un līdz ar to viņas arī tāda paugurainas. Skaidrs, no kurienes tas sēļu DNS-ā, tas spīts, staltais mugurkauls un brašā stāja. Ja? Jā, tur ir izdzīvošanas variants. Kā es raksturot sēļus? Sēlijas viesiem? Sēlis noteikti ir tāds mierīgs, vietas, patriotisks un, jā, ļoti, manuprāt, ļoti viesmīlīgs. Varu tikai apliecināt taisnību. Bet to, ko ir paņēmis galvā, ja otrs nepiekritīs, viņš vienkārši darīs tāpatās pa savām. Spīts ir, vai ne? Jā. Un varbūt stūrgalvība arī nedaudz. Kaut kur tā robeža jāvienmēr lēkās starp spītu un stūrgalvību. Jānis man šo posmu ļoti spītīgi un stūrgalvīgi spieda. Nopārdeva vairāk, 5-6 gadu garumā. Un patiesībā visu laiku bija tāda pašam tāda iekšēja neticība, vajag vai nevajag, jo nav jau noslēpums, ka visiem gribās takas, un takas te nav. Un, kur vispār Latvijā ir taku tīkls ar 80. Gaujas Nacionālais parks varbūt var izspiest kaut kādu tādu taku tīklu, kā mēs saprotam, taku tīkls. Pārējās vietās tie taku tīkli ir jāveido. Vai trases distances. Un Bebrena gaida vispār Stirnbuku? Jā, es domāju, ka Bebrena gaida. Daļai noteikti tas būs, ne daļai, iespējams, ka gandrīz visiem tas būs liels pārsteigums, tas cilvēku pieplūdums. Tas noteikti ir lielākais pasākums, kāds šeit būs bijis. Un, jā, es domāju, ka būs dažas dienas liela jēzga, tad aizies, un tad varēs parunāt par to vēl kādu mēnesi.
Katrā gadījumā vietējais veikliņš jau zina, ka viss, kas nav suņu barība un veļspulveris, visas pārējās lietas viņiem ir ar skubi jāpapildina krājumi. Jā, pie veikaliņa vēl jāaiziet ciemos, bet es domāju, ka par to viņiem būtu jābūt priecīgiem. Nē, mēs bijām iegājuši. Paldies, ļoti garšīgi belaši. Trases veidošana. Kā tu izvēlējies to virzienu? Jo tas rāmis, ko tu iedevi, viņš bija, vilkiem tālākais punkts ir dabas liegums, īpaši aizsargājuma teritorija Siguldas Pilskalna. Nē, Pilskalnas Siguldiņa, ja, pareizi. Sigulda, Sprīdīšu taka, 3 ezeru virtene, ļoti skaists apvidus, tālākais punkts. Bet sākotnēji mums doma bija, man liekas, startēt Gārsens mužā un pabeigt Bebranē. Un tad beigās mums ir pirmo reizi vilku vēsturē apaļveida kustība, kas tāds, man liekas, nebijis. Priekš mums tas ir pirmo reizi. Jā, tas tā sāk vispār no tā paša sākuma, tad kad uzplījos ar to stirnbuku rīkošanu Bebranē un aicināšanu, tad nebija vēl tad doma, ka tas būs vilks. Būtībā, ja tas būtu garākais, būtu lūsis, tad principā visas tās distances būtu pa tām vietām, kuras pats kaut kurā brīdī trenējies, skrējis, braucis ar riteni. Tad viss būtu daudz vienkāršāk un skaidrāk. Bet ar to vilku, jā, bija sākumā doma no punkta A uz punktu B. Gārsenes muiža pati par sevi ir skaista vieta, tur ir takas, bet viņas nav, protams, tik garas. Bet jātiek līdz Bebranei, attiecīgi, tur ir posmi, kas ir plakani, neinteresanti grantinieki. Tas droši vien, ka nebūtu tas. Un pa ceļam ir arī skaistas vietas, bet tomēr kaut kā tas ir jāsavelk kopā. Un, manuprāt, tas, kas ir izdarīts šeit, ir bezgalā pasakaini. Un, jā, tas Pilskalnes Siguldiņā, tas viss pasākums radās, cik es atceros, cik es esmu interesējies, tad vēlos 80. agros 90. gados, kad Daugavpils Universitātes bioloģijas fakultāte tur tika nodarbināta, lai to taku iekoptu un pētītu dabu. Un tas brīdis arī bija, kad tas sprīdīšu motīvs bija ļoti populārs, līdz ar to tur ir ļoti daudz no sprīdīšu tēliem novietoti, līdzīgi kā Tērvetes dabas parkā. Tā vieta arī ir tiešām interesanta un vērts viņu apskatīt, līdz ar to nebija baigi varianti, līdz viņai bija jātiek, un kaut kā bija jātiek arī atpakaļ. Bet par cik mēs izņēmām to otru pusi ar gludo posmu, tad attiecīgi varētu teikt, ka viss ir iespiests diezgan arī šaurā tādā starp diviem ceļiem, paralēliem, varētu tā teikt, un iespiest tāds vairāk šurpu turpu variants, bet pa ļoti ainavisku, reliefainu apvidu. Un, manuprāt, tas apļveidā maršruts ir ļoti pateicīgs gan priekš organizatoriem, gan priekš loģistikas, gan priekš dalībniekiem. Nav dalībniekam baigi jāuztraucas par to, kā viņš nokļūst pēc tam pie savām drēbēm vai atpakaļ pie savas mašīnas. Nevar nepiekrist. Un patiešām tie, kas brauks uz vairākām dienām, tom, ja? Tev būs otrā diena. Tiem distanču, respektīvi tiem dalībniekiem, kur neskries vilku, es no sirds rekomendēju aizbraukt, apskatīt šo dabas parku, kas ir netālu no Ilūksts. Ir vērts. Tom, kur tu LE izrāvi 50 km Bauskas pusē? Man joprojām nav skaidrs, es karti neesmu redzējis, bet man šis jautājums neliek miera, jo es esmu daudz lūkojies Pilsrundāles virzienā un tajā pusē, bet kur var dabūt 50 km ultru Bauskā? Sanāk tā, ka un kas tas pa maču izstāst varbūt? Jā, tā ir jauna ultra, kas nav nemaz tik bieži. Latvijā šāda mača ir retums. Ja tā ir retums, un tas visdrīzāk arī ir iemesls, kādēļ ir tieši taku skrējiens, nevis šosejas skrējiens. Ceļš pīdz zemgalē. Jo tā kā es pats nāku no Valles, es Taurkalnas apgabalu biju bērnībā ar vecmāmiņu gājis sēņot,
Un man kā maziņām vispār likās, ka tur ir kaut kāda Himalaja. Nu, tā kā vispār likās tik milzīgi kalni un pauguraini un vienkārši kolosāla vieta. Un tad, kad es sāku skriet pa takām un vispār skriet, es vienreiz aizbraucu vēlreiz ar vecmāmiņu, jo viņa bija tad ļoti, ļoti veci, jau 80+. Mēs aizbraucām vēlreiz uz tām vietiņām pasēņot, un tad es vienkārši to ieraudzīju un es atcerējos. Un tas bija kaut kāds 2001, 2. gads, un es tā sapratu, nu, te būtu vienkārši kolosāla vieta vienam foršam taku skrējienam. Un tajā mirklī, kad nodibinājām klubu, nu, mēs jau saprotam tā kluba, nu, arī Vācijā dzīvojot, ko es pieredzēju, ka patiesībā gandrīz vai tas bija kā pienākums, ka katrs klubs organizē savā tajā rajoniņā tās savas mazās sacensības. Viņas ir ļoti vienkāršas, primitīvas, neiespringstot ne ar ko daudz, bet tā bija tāda kā viņu tā klubu kultūra. Un es tad, izveidojoties SK Mitover, man vienkārši jau pēc kaut kāda pusgada iesita tā. Kas tur bija ar to sēņošanas vietu? Un tā kā es nāku no tās puses, protams, ka mēs esam it kā Jelgavas klubs, bet pasākums notiek Bauskas pusē. Varbūt ir tā kā maza, neliekās īsti tas tā kā kopā, bet beigās es aizbraucu vēlreiz turien un es sapratu, jā, būs jātaisa, un tad es parunāju ar kluba biedriem, jo, es tomēr tā skatos, ko tu dari, ko citi dara, un es saprotu, ka, tas nav tā vienkārši izdomāju, un te man būs tagad skrējiens, un es saprotu, ka bez atbalstošiem kluba biedriem šo pasākumu viens pats es nepacelšu. Un, ja sākumā es baidījos, vai varbūt kāds pieteiksies, 2, 3, un tad beigās ir tā, ka mēs klubā esam 32 cilvēki, un principā, 100% visi grib kaut ko darīt. Un tas bija arī iemesls, kādēļ es no mūsu mājaslapas izņēmu ārā, ka mēs gaidām brīvprātīgos, jo es sapratu, ka, tas nav tik liels pasākums, es jau beigās nezināšu, ko tiem cilvēkiem darīt. Un, tālūk, bet godīgi sakot, es arī baidījos, kur es tur savākšu 50 kilometrus, jo, tas, kad ir varbūt viena vieta, kur ar vecmāmiņu staigāju, tas jau vēl nenozīmē, ka tur būs 50 kilometrus, kur savākt. Bet godīgi es teikšu, ka to maršrutu mēs salikām kopā ļoti vienkārši, aizbraucām pāris reizes un sapratām, ka turpat arī var savākt vēl vairāk, ja gribētos, bet mēs nospriedām, ka 50 būtu varbūt tāds labs formāts tiem, kas nedaudz baidās par 70+, vai tie, kas baidās par Siguldas kalnu maratonu, kas ir ļoti specifisks tomēr ar saviem kāpuma metriem. Un šeit, kaut kā tā, jā. Tas nozīmē, ka Bebra sporta kluba dalībnieks tu gaidīsi kā dalībnieks, nevis kā brīvprātīgos palīgus. Jā, noteikti. Jā, saprati, jā? Jā, es noteikti domāju, ka mums tur vismaz čupiņi ar dalībniekiem atradīsies. Jā, bet varbūt izstāst vairāk, kas vēl ir 50, kāds vēl distances skatas notiek? Tas notiek 30. augustā, un tā kā mēs gribam kā klubs arī nedaudz uzaudzēt savu pasākumu organizēšanas pieredzi, tad mēs negribam pirmajā gadā šaut ar nekādu lielu cilvēku skaitu. Tas nozīmē, ka šogad būs tikai 50 km distance. Mēs palielinājām kontrolu laiku, lai tas ir 10 stundas. Jā, mēs ielikām 10 stundas, lai arī pārgājienu versijā cilvēki varētu šo distanci izmēģināt. Nemelošu, jā, ir nākotnē doma arī īsāku. Jo, ja tā godīgi saka, tad tāds 20 līdz 25 km distance būtu vislielākā odziņa. Ja tā godīgi saka. Es nedaudz saskāros arī, ko jūs šeit runājāt, kad mazo varētu uztaisīt vienkārši kā bombonku, vilkam, gribās, nākās samierināties ar kaut ko varbūt netik interesantu. Mūsu gadījumā arī ir pāris grānsceļu pārskrējienu tikai tāpēc vien, ka es neesmu upīšu, grāvju, purvu cienītājs. Bet principā, ja mēs pieietu tā pa interesanto no tā viedokļa, kā es arī klausos, izskatās, ka šī trasa arī būs forša,
tad visdrīzāk, ka tur varētu vispār 100% bez grandceļiem iztikt, teiksim tā. Bet, ir vietiņas, teikšu, 10% no distances, 5 līdz kaut kādi 7 kilometri būs grandceļā. Tā kā tālūk, jā. Redz, elites skrēja un ne tikai bieži vien jautā, kāpēc Latvijā nav regulāras, pastāvīgas sacensības, kas katru gadu notiek vienā un tā pašā distancē. Man ļoti patīk tā ideja, ka katram klubam, katram sevis cienošam klubam, Jāni, būtu jātur rūpe par vienu lokālo pietiekami garas distances maču. Tas nozīmē, ka viņiem būtu jāiekopja arī šīs distances takas. Jautājums, vai Mitāvērs to 50 km distances spēs saglabāt gadu no gada? Un kas ir tās problēmas, kas varbūt tevi kā trases veidotāju sagaida, un kur ir tas risks, kāpēc tās trases tik viegli nedodās tādas pastāvīgas rokā? Varbūt Jānis var to pašu pēc tam. Jā, patiesībā tas man bija ļoti svarīgs pamats, kad es tiešām gāju ar fokusu, kad mēs gribam atstāt trasi tādu, kāda viņa ir, gadu no gada. Mums ir viena pateicīga lieta, kad tīri trases veidošanā mums ir tikai viens zemes īpašnieks – Latvijas valsts meži. Es domāju, ka jūs uzreiz nodomājat, haļāva čalim. Viennozīmīgi. Es domāju, ka viennozīmīgi, jo man vismaz... Atļauj iespurkt. Jā, vai ne? Un es ar valsts mežiem aizsāku runu par patstāvīga marķējuma izveidošanu. Bet beigās mēs ar viņiem vienojāmies, kad mēs vienu gadu izskrienam, lai tiešām izvērtētu, vai nav varbūt kāda labāka odziņa, ko negribās tagad faktiski jau nomarķēt, un beigās saprast, ka ir varbūt labāka versija. Es ceru, ka mēs atradīsim to gala versiju, un varbūt jau 2. gadā varēsim teikt, ka lūk, mums bija trases rekords, un tagad jau ies tikai trases rekorda pārspēšana, bet mēs gribam viņu patstāvīgi marķētu ar, es saprotu, mums ir nedaudz pateicīgāk, jo tā vieta no Rīgas atrodas stundas braucienā. Un tas nav cilvēkiem atbraukt uz Bebreni. Protams, kad aizbraukt uz to taku būtu daudz ērtāk, daudz vienkāršāk, plus viņa būtu pieejama gan no Taurkalnes, kas ir nedaudz grants ceļš uz visām pusēm, bet arī patiesībā no Ķeguma Jaunjelgava šosejas. Tur pie karjerām noliec mašīnu un tieši trasi iet garām, un tu vari sākt to maršrutu kaut vai no tās vietas. Tā kā tādā ziņā ir diezgan pateicīga vieta, kas varētu motivēt cilvēkus arī kādreiz ikdienā aiziet. Treniņu poligonu izmantot, vai ne? Tāpat kā Āžkalnu daudz brauc izskrēdīt treniņu poligons, bet saki tas trases segums pamatā tad būs taka, ja tas arī ir dažādu? Dažādu, tiešām dažādu. Un mums arī būs, es negribu teikt daudz, bet būs arī savi posmi, ko ir smilts, es pat nezinu, kas tās ir par tādām atdalošām, vienkārši mežam cauri iet uzār tas smilšu tādu... Ugunsdrošībai. Jā, es ar tā sapratu, jā, lai gadījumā, ja nepāriet uz otriem sektoriem. Tās ir nejaukas. Tās ir nejaukas, jā. Bet mēs gribējām arī tādas iekļaut. Tad mums ir meža ceļi. Tie mums ir forši un skaisti jāatzīst. Takas kā tādas procentuāli būs, es teiktu, visvairāk. Ir arī pāris vietas, kur būs bišķiņ trimeris jāpielieto. Bet no tām mēs tomēr centāmies izvairīties, jo esot uz vietas, mēs sapratām, ka tas tīklojums, vai tās ir zvēru takas, vai kas, es nezinu, bet kartē viņas neeksistē, bet faktiski viņai ir reāli skrienama taciņa. Dabas liegums arī pārbaudīja? Jā, tas bija izaicinājums, godīgi sakot, apkārtam aklajam ezeram un visam pārējam. Ja sākumā valsts meži teica, tur ir viss vēl runājams un saskaņojams, tur putnus tajā laikā varat neņemt vērā. Tad, protams, tagad es iesūtīju, kā es gribētu. Tu aptuveni vari nojaust, ko es pretī dabūju. Un beigās tas nostrādāja tikai pa labu, jo beigās tas viss ir tikai vēl interesantāk. Jo mēs visus viņus apskrienam,
Mēs vispār nekur neskrienam cauri, kur ir sarkans pleķis, kas ir arī cerība, ka nākotnē mainoties kaut kādām atkal kārtējām likumdošanām vai vēl kaut ko, ka mums beigās uzliks, ka mēs tur kaut ko nedrīkstam darīt. Tā, ka melnā stārķa līgas neatrodiet. Ja atradīsim, tad nekur neziņosim. To man izdodas novērtēt tiešām. Jā, paldies. Sāksim mēs ar mazumiņu. Jo... Kā mums ar valsts mežiem Bebernē? Pašā Bebernē un tur, kur mēs skrienam, praktiski nav. Mēs gribējām ielikt viņus iekšā, bet tie bija tie taisnie garie posmi, un viņi šobrīd izskatās daudz savādāk nekā pirms 3-4 gadiem, kad es tur biju. Tāpēc izņēmām ārā, un viņi ir tās arvien vairāk pacirsti un nav tik interesanti. Bet par to organizēšanu ir tā, ka mēs kā biedrība un vietējā kopienā organizējam riteņbraukšanas sacensības jau regulāri pavasara un vasaras mījā kopš, man liekas, ka 13. vai 12. gada, kas notiek katru gadu. Un tur ir tas variants, ka mums ir tā trasē katru gadu viena un tā pati. Tur ir aplīts līdz 8 kilometri. Pa to arī skries vāveres, praktiski pa to visu precīzi. Un tad, attiecīgi, mums tā riteņbraukšana garākās distancēs notiek apļošanas veidā. Bet, iespējams, ka šis būs tāds atspērienu punkts, ka mēs varētu kaut kādu garāku apli izveidot, tādu pastāvīgu. Iespējams, ka arī jāķer klāt arī kaut kādas skriešanas mači. Ja redz, tas SK Mitauer izaicinājums, taču to būtu jāpieņem pareizi. Par dalību vai par organizēšanu? Gan par dalību, gan par organizēšanu. Jā, viennozīmīgi. Mazā utriņa. Viennozīmīgi. Es neteiktu, ka tā būtu viegli iekopt tādu gadu no gada vienu trasi priekš gariem gabaliem, jo zemes īpašumi ir diezgan sadrumstaloti un, protams, īpašnieki mainās un nevienmēr. Un tā daudz, kur arī jāskrien varbūt cauri, nevis tieši labību laukiem, bet tas var mainīties. Gadu no gada tie sējumi var mainīt lokācijas, pļavas var vairs nebūt pļavas un tādā garā. Bet, un manuprāt, spēlē arī tas faktors, ko jau Toms minēja, ka es domāju, ka katru gadu var atrast labāko vietu, kur uztaisīt. Un tā, kad vietējiem prasa, kur tad ies trases, es stāstu tur. Kāpēc tu netaisi tur tik labi? Otrs saka, jā, bet uz otru pusi arī vajag. Tā, ka es domāju, ka mēs varētu katru gadu uztaisīt savādāku apli. Es droši vien, kad apkopojot, es pilnīgi varu piekrist, ka Latvijā tāda pastāvīga taku tīkla kā tāda, es teiktu, īsti neeksistē. Ja neskaita Gaujas Nacionālais parks, varbūt mazliet Līgatne, Tērvete. Bet vēl, kam es piekrītu, jebkurā Latvijas vietā mēs varam uztaisīt interesantu distanci zaķis, 10 līdz 13 km, bet uztaisīt distanci stirnbuks jau tu vairs nevari katrā vietā. Tā ir tā viena lieta. Kāpēc tās ultras nav pastāvīgas? Tas ir viens no šiem iemesliem, jo nekustamo īpašumu īpašnieku struktūra ir ļoti mainīga. Te pieder Kārlim, tad pieder Jānim, tad pieder vēl kādam visbiežāk. Ļoti bieži mēs saskaramies, kad saskaņojam ar Fāteri, un Fāteris saka, oi, bet es taču dēlam to visu, un dēls ir jaunā paudze, viņš ir biznesmenis, un mainās spēles noteikumi, un cilvēki grib klusumu, mieru, un viss ir mainīgs. Un tas pats par pļavām. Vienu gadu tur ir rudzi. Tagad, piemēram, ir pietiekami daudz šie lauki, kur mums ir jāšķērso. Bija cerība, ka viņi tiks nopļauti. Tagad līstot lietumu, viņi tiks nopļauti vai netiks nopļauti. Mēs tur tiksim cārā, mēs skriesim apkārt. Dabas liegumi, kas ir, viņi ir, paskatieties jebkurā, LMGO, piemēram. Un, jā, tas viss vedina uz to, ka te nav UNESCO dabas parks Alpos, kur takas klintīs ir cirstas un ganu izstaigātas jau 250-300 gadus visticamāk, un tiks turpināts staigāt 300 gadus. Tur tu vari diezgan droši prognozēt, ka tā taka tur ir, viņi tur paliks, ja nenotiks kaut kāds nošļūdenis vai nezinu, kas tur var notikt, bet dažreiz arī viņi maina trases. Lavaredo, manuprāt, mainīja distanci un vēl daži, bet tur šādus taku tīklus var izveidot 160 km apli un dzīvot cepuru kuldams. Latvijā es pat nestādos, mežtaka, jūrtaka, vai dalībniekiem būs kaifs skriet jūrtaku. Tāpēc, jā,
šī ir tā problēma, ar ko mēs saskaramies, tāpēc mēs pieejam radoši. Mums ir pieredzējuši takuziņas. Es saprotu, ka agri vai vēl gan jau arī Toms mūs aicinās, vai jūs negribat kādu vilku tur tajā smukajā Taurkalnas pusē. Jā. Pielasīt tos atlikušos 30, 40 papildus kilometriņus, vai ne? Bet tas tā joks, bet jā, izaicinājumi netrūkst. Un, vienmēr ir prieks, kad ir vēl kāds dulais, kas kaut ko spēj meklēt, atrast, turķēties, vazāties. Un man liekas jau, kad tas pirmatklāja prieks jau patiesībā ir visforšākais, kad tu it kā esi savā apkaimē, savā pusē, bet mežziņas tev ieved tādā graudu sistēmā, kur tu neesi bijis un kur elpa aizraujās. Un, jā, kamēr tā meklēšanas dzirksts neapdziest, tikmēr droši vien, kad ir interesanti, vai ne? Jā, tā ir. Kaut kā aizmuldējos, bet kaut kā tā, jā. Mēs jau runājam, ka Toms aizstāvēs savu pērnu izcīnīto Latvijas čempionu titulu. 2. augustā centīsies to saglabāt, nosargāt. Jā. Bet tu cīnies ne tikai par Latvijas čempionu titulu. Vilku distances uzvarētājs iegūst arī īpašu uzaicinājumu pārstāvēt Latvijas izlasi pasaules taku skriešanas čempionātā. Bet es saprotu, ka ne šogad, bet uz nākamā gada vai uz šogad. Uz šogad. Varbūt pat to sīk, jo tu esi Latvijas Vieglietīgas Savienības valdes loceklis, tu par šo izzini sīk un smalki. Varbūt arī vari par Latvijas taku izlasi nedaudz vairāk pastāstīt. Saistībā ar vilku un gatavošanos septembra beigās gaidāmajiem startiem. Jā, kas pastāvēs, no kādām sacensībām tika atlasīti šie dalībnieki? Man sanāk, ka es esmu par šo visu lietas kursā vēl no tālā 23. gada, tad, kad mēs aizvedījām iepriekšējo pasaules čempionātu Innsbrukā. Pēc šī čempionāta mums vajadzēja uz 25. gada, tas ir šī gada čempionātu Spānijā, izstrādāt arī atlases kritērijus. It kā liekas 2 gadi, bet tomēr sportistam ir jāzina, kā būs, kas būs, lai viņš var laicīgi saprast un plānot savu, teiksim tā, tukšo sezonu, un tad pašu čempionātu sezonu. Attiecīgi tur tika pakārtots tā, ka ir kvalifikācijas kritēriji, kur tā kā primāri uzsvars tika likts šoreiz obligāti ir jābūt startam ārzemju mačos. Mēs vēlējāmies, lai tomēr izlases sportists ir kaut reizi finišējis kādā kalnu ārzemju sacensībās. Tur mēs noteicām speciālu kalnainības kritēriju. Ja kādam varbūt tas nelikās objektīvi vai kas, diemžēl mūsu pieredze rādīja, kad aizbraucot uz čempionātu cilvēkiem izlasē, kuri līdz šim ir skrējuši plakanāko, piemēram, Kušu kāpes, jā, tad tas kontrasts ir ļoti milzīgs. Un tu arī, Rimant, esi bijis lielajos kalnos un to sniegumu, ko tu vari sasniegt plakanā trasē, tas neatspoguļo tavas spējas kalnainajā trasē. Lūk, tā ka neatkarīgi no tā, kādu tālāko tu šo te nosacījumu, lai tiktu izlasē izpildi, jebkurā gadījumā tev ir jābūt veiktām, finišētām vienām sacensībām ar 5. līmeņa kalnainību. Tur ir atkarīgs no tātad čempionātā kopumā ir 4 distances. Ir vertikālais kilometrs, kas ir tāds gana izaicinošs latvietim, jo principā tu vienkārši skrien pa vertikāli kilometru augstuma metrus, kur distance sasniedz tur 5 līdz 6 kilometrus garumā un 1000 kāpuma metri. Tad ir otra, ko sauc par kalnu klasiku. To mēs varētu nosaukt pa mūsu zaķi Latvijas, tikai ar nedaudz lielākiem kāpuma varbūt izaicinājumiem. Kāpuma metri tur parasti nav lieli. Viņi arī ir uz 10-12 kilometriem distances garumā, arī kaut kādi pārsimts metri, 300, varbūt 400 metri, bet viņi pārsvarā ir, ja Latvijā mēs viņus sasniedzam pa maziem pauguriem, tad tur viņi pēdējā čempionātā bija gana spēcīgi, vienkārši 2 kāpumi, un tad attiecīgi arī diezgan spēcīgi noskrējieni, gan drīz vai 2-3 reizes aplī uzskriet Ozolkalnā un
nobliest kārtīgi lejā. Tā ir tāda sava specifika tajā visā. Nu, šīs divas distances sauc par kalnu distancēm, un nākamās divas distances, kas ir īsā taku skriešanas distance, viņai ir aptuveni maratona distances garumā, plus mīnus tur tas ir atkarības no organizatoriem, un vidēji tur ir aptuveni ap 3000 kāpuma metriem. Un tad ir garā distance, kura ir vidēji no 70 līdz 80 km. Tā arī viņa saucās long trail, un šai distancē jau tad kāpuma metri, plus mīnus ir virs 5000, atkarībā tad no organizatoru sagādātiem prieciņiem sportistiem. Arī šajos čempionātos organizatori saskarās ar dažādiem izaicinājumiem, un tur neteiksim, ka viņi dikti domātu pa sportistiem. Tā ka tur arī sportistiem ir gana lieli gan tehniski izaicinājumi, gan vispārējais, jo arī tur ir distances skarbuma ziņā. Jā, skarbuma ziņā. Neviens neapklājās. Tā ka tālūk. Un atlase pa lielam jau ir gana vienkārša. Pēc Starptautiskās taku skriešanas federācijas reitinga, jeb ITRA reitinga, tiek ņemti labākie un tiek uzaicināti uz katru no taku skriešanas distancēm, long un short trail, tiek uzaicināti 4 dāmas un 4 kungi. Un uz šīm te kalnu distancēm, teiksim tā, mēs motivējam sportistus pašus uzrunāt taku skriešanas darba grupu. Un viens uz vertikālo kilometru kvalificējās vakardien, uzvarot Latvijas čempionātā vertikālajā kilometrā, kas norisinājās Ozolkalnā, Cēsīs. Viens kungs un viens dāma. Gvido Kalniņš un jaunajai meitenei, es neatceros uzvārdu, bet tur varētu būt arī nedaudz tehnisks apgrūtinājums, jo viņai ir 13 gadīgi. Un viņa pie pieaugušiem startēt nedrīkst. Tas nozīmē, ka tur tad taku skriešanas darba grupai ir jāskatās un jāsaprot, kur viņu varētu likt, vai viņai ir jāpiedāvā, jo ir arī čempionātā paralēli notiek junior sacensības, viņiem arī ir klasiskā distance, bet viņiem ir savas grupas sacensības, bet vai 13 gadi, man liekas, kad īsti nē. Un Gvido Kalniņš, no vīriem uzvarēja, tā ka varētu būt, ka Gvido būs gana ieinteresēts, jo viņam augusta beigās ir UTMB TDS skrējiens. Tas nozīmē, ka viņš jau iepriekš bija atteicies uz garajām taku skriešanas distancēm, tīri objektīvi saprotot, ka pēc TDS atkopties, lai kvalitatīvi skrietu čempionātā, viņš visdrīzāk neredz, bet varbūt vertikālais kilometrs viņam būtu gana objektīvs lēmums, lai uz šo te čempionātu aizbrauktu, jo kā mēs zinām, jo varbūt ne klasikā Gvido būtu spēcīgākais, tad es domāju, ka tādā tīrajā plēsienā, kalnā augšā, es domāju, ka Gvido arī mēs varētu uzskatīt par vienu no spēcīgākajiem Latvijā. Jā, Latvijas čempionātā varēja izmantot nūjas, tur mēs vienmēr tad varam diskutēt objektīvi, jo pasaules čempionātā nevar izmantot nūjas. Un tā ir nedaudz cita specifika. Protams, ka ja skrien tāds kā es, jo es arī biju vakardien vertikālajā kilometrā, kurš nūjas izmantot nevar, un ar šitām tievajām rociņām es arī tur neko daudz no viņām ārā nedabūtu, tad, protams, mākot izmantot nūjas un labi strādājot, es domāju, Jānis ar nūjām nostrādātu ļoti efektīvi. Un ja tas pats Jānim būtu jādara bez nūjām, vai ne, tad tas rezultāts noteikti nedod. Trešais izaicinājums, Jānim. Jā, starp citu, nākamgad. Bet lielāks efekts no nūjām taču ir noskrienā, ne? Nekā kāpjot augšā, vai tas ir gan? Man liekas, tieši augšā, jā. Tad jā. Tad jā. Noskrējienā nūjas palīdzētu man, kuram vajag atbalstu punktu. Jā. Tālūk, un tad taku grupa saliek sarakstiņu, un pie tiem nosacījumiem pēc reitinga mums ir vēl spēc atlases sacensības, kurās sportisti kvalificējās. Kā ar tā saucamiem angliski sakot wild card, jeb tā kā prioritātes iespējas. Kā mēs atceramies, tad iepriekšējā Stirnobuka posmā uz
īso taku skrējienu, jeb short trail, mums kvalificējās Andris Ronimojs un Anete Švilpe. Tas nozīmē, ka ja viņi bija izpildījuši ar šiem te kalnēnības startu ārzemēs, tad neatkarīgi no reitinga, pat ja viņi nebūtu pie labākajiem 8 dāmām un 8 kungiem, viņi lektu visiem priekšā un viņi tad dabūtu šo vietu izlasē. Tādu vietu mums ieguva arī Īvita Šaule un Klaus Stankevits, uzvarot pagājušajā gadā SKM-ā. Es ceru, ka es nesajaucu uzvārdus, jo, zin kā, un tad mēs nonākam pie mūsu vilka. Jo vilks ir arī čempionātam uzvarot, dabūn automātiski, neatkarīgi no reitinga, vietu izlasē garajā distancē. Tā kā, visas iespējas. Es neesmu skatījies starta sarakstus, jo es parasti tā kā tuvāk tam startam uzmetu acis, jo, kā mēs zinām, pieteikties vēl var, vai ne? Jā, pieteikties. Tieši tā, tāpēc arī vidusposmā man nekad nepatīk sevi tur, dzīt ārpus ritma, un, tad tu, ka protokoli ir gatavi, tad es paskatos, un tad tu zini. Tad prognožu jautājums mums izpaliks šobrīd, ja? Labi. Jā, bet varbūt tu zini, kas tur ir. Nē, Arks nedrīkst piedalīties, kā to sauc, betting darīšanās. Jā, bet es jebkurā gadījumā ceru, ka piedalīsies spēcīgākie, ka cīņa būs interesanta. Un kā būs šogad? Būs GPS sekošana? Vai nebūs? Būs, jā. Nu tad arī skatītājiem, lai būtu interesanti tas viss. Kā te ir ar zonu? Labi ir? Manuprāt, labi. Pa vidu, protams, tur ir vietas droši vien, kur tā nevisai, bet principā daudz, kur ir noklāts. Jā. Man ir tāds pamatrādītājs, ja LVMGO aplikācija strādā, tad zona ir labi, jo viņi ir smaga aplikācija, viņi ir nenormāli laba karšu aplikācija, kur parasti mežā nestrādā. Nu tā. Bet šeit viņi lielākoties strādā, un tas baigi atvieglo darbu, jo nav labāks karš resurss, kur zīmēt kārtas, pētīt, atrast. Jā, ļoti bieži izmantojam, ļoti ērts rīks, bet jā, ar zonu tad ir vajadzīga zona. Nu, ļoti labi. Ja būs laba zona, tad skatītājiem būs vēl interesantāk. Ap 30-60 km varētu būt mazliet kaut kādas problēmas, bet tā jā, labi. Labi, tad varbūt parunāsim par stratēģiju. Tik garā distancē. Kā čempions, varbūt, ka var padalīties ar... Tev plāns ir maukt, ja tu tomēr pieturies pie kaut kāda noteikta sava scenārija un neskaties, kas tev skrien priekšā aizmugurē, jo tu zini, ka tāpat te priekšēji var noplīst un tev ir jāizpild tas tavs mājas darbs. Jā, viennozīmīgi, ka iepriekšējā līdzinējā pieredze pasaka to, ja kāds pārķer startu, tad es noteikti nebūšu tas, kurš skrieš līdzi. Jo, diemžēl, uzvārdus mēs viens otram zinām, un mēs zinām, uz ko mēs esam katrs spējīgs. Un ja kāds startu sāks bliest pa 3.50, droši, lai viņš to dara, kaut vai pa 3.30, es līdzi noteikti neskriešu, jo es zinu, kādas ir manas darba zonas, es zinu, ko es varētu, tā nedaudz pakutināt viens otru un nedaudz paskriet līdzi. Ja pat arī tā nav man tā ideālākā komforta zona, bet tīri parādīt, kad es jūtos baigi labi, vai ne? Reizēm psiholoģiskais, kā mēs zinām, ir ļoti svarīgi to pretinieku, pabiedēt. Tas ir kas, kad iekšēji varbūt jūt, kad viņš beidzot arī mirs nost, vai ne? Bet kopumā man negribās teikt, ka es skriešu uz vietu. Es noteikti gribu noskriet neatkarīgi no tā, lai es jūtu, ka es esmu to labo darbiņu izdarījis. Par kopējo stratēģiju es tā godīgi sakot gribētu, man tikai vienu mirkli bija doma vispār palūgt sievai bez suporta, jo es esmu pieradis kalnu skrējienos, ka tev vispār nav nekāda suporta. Tev viss ir somā līdzi, tu esi riktīgi uzkrauts kā kamielītis, un tas man asociējās ar to taku skriešanu kalnos. Un šeit Latvijā vienmēr ir bijusi tā milzīgā starpība, kad šeit ir daudz ātrāk. Tu negribi sev nokraut ar visām želējām, kaut vai 16 vai cik viņas tev tur ir sakrāmētas,
Un tu vienmēr izmanto to iespēju, ka tur var piebraukt, tur tev iedos tur 2 žēlēs, tur iedos tur nākamās 3. Bet es atmetu to domu, ka jūs tikko te sākāt stāstīt, ka tur vajadzētu apaus pārvilkt, tur vajadzētu tas. Es sāku domāt, ka lai sievuks pastrādā. Tā ka tālūk. Nu, un es sākumu noteikti tiešu ar vadošajiem skrējējiem. Ja neviens šausmīgi necels startu, es arī necelšu ārā. Ja kāds cels un tas man būs ņemams, es noteikti tiešu līdzi. Un, kā saka, tautā sakot, nečurāšu botā, bet tiešu līdzi. Ja varbūt būšu pārēķinājis savas spējas, nu tad ar to es sadzīvošu distances otrajā pusē. Bet atskriet mājās ar pilnu bateriju arī būtu muļķīgi. Arī ar 25% ieskriet mājās, man liekas, tas nav pareizi. Tur vajag būt, kā iPhone, kad ieslēdzās sarkanais pēc 10 un pēc 5 jau parādās. Tā tu esi to vilku, paņēmis, teiksim tā. Un viņš arī tevi ir bišķiņ paņēmis. Ar baudu. Jā. Jo man patīk, ka es skrēju Rojas pusmaratonu pirms 2 nedēļām, un Jēkabpilietis Žilins, viņš saka, bet var jau baudīt arī vemjot. Un es tā skrēju, un es tā domāju, bet ir sava taisnība, vai ne? Varbūt var arī baudīt, ejot uz maksimumu. Nopietnos taku kalnu mačos, šādi tad gadās redzēt. Jā, tā ka tas jau droši vien nav nekas neparasts. Pārslodzes, bet paklausies, bet labi, tu biji Rojas pusmaratons dažas nedēļas atpakaļ, tikko tu izcīnīji bronzu vertikālajā kilometrā Ozolkalnā, kas laikam ir bišķiņ savādāks vertikālais kilometrs nekā tas būs pasaules čempionātā. Tas sastāvēja no daudziem maziem vertikālā kilometra gabaliņiem, kas ir Latvijas īpatnība. Bet tos augstuma metrus jau mēs tāpat kaut kā salasam. Šo sestdienu tu piedalīsies Latvijas čempī 10. asfaltā. Šosē, jā. Nākamnedēļ tu startēsi Latvijas čempī vilkā. Jā. Tu tā kā esi Latvijas čempionāta medaļu kolekcionārs vai kas tevi, vai pamatā tu esi šosēnieks tomēr, gargabalnieks, vai ne? Es domāju, tas būtu pareizi. Bet uz pasaules čempi tu brauksi arī tākās. Jā. Un kaut kā nofokusēties varbūt tikai uz tākām, vai nav ienācis prātā, ja tu bliezīsi? Nē, ir ienācis prātā, bet kā lai to saka? Ja var paņemt asfaltu, ir jāņem arī asfalts. Jā. Un man kāpēc patīk asfalts un kādēļ man patīk stadions? Tādēļ, ka tā ir tāda izcila mēra aukla, kur es varu sev notestēt. Jā, atskaits punkts. Jā. Un tas ir tas iemesls, kādēļ tieši Latvijas čempionāti, jo tā ir tā vieta, kur es varu sevi pārbaudīt, nefokusējoties uz iegūto vietu. Jo konkurence tur vienmēr būs laba. Un man nebūs jājūtās, kad es esmu kaut kādos sētas mačos finišējis. Tur pirmais, nezinu, kaut kur jau arī uz Lietuvu, kur tik nevar aizbraukt, vai ne? Un izskriet tur pirmais vai kur, un tu tā īsti nesaprats, kādas bija tās tavas spējas. Un man reizēm Latvijas čempionātos ir svarīgāks rezultāts, nevis iegūtā vieta. Šoreiz, jā, vertikālajā kilometrā izdevās bronzu dabūt, ļoti patīkami, bet tas tā kā nebija tāds pašmērķis, teiksim tā. Es tikai tad nesaprotu vienu lietu. Par to bateriju runājot. Pa kuru laiku tu atjaunojies un dabūji atpakaļ to sarkanoties zaļajā, jo Latvijas čempions katru nedēļu jaudīgi, ātri. Jā, es gribētu saukt, ka tās ir tās īsās distances. Ja mēs skatāmies uz vilka perspektīvu, ja, tad tie ir tādi kā sprinti. Tu labi vertikālajā kilometrā dabūji pastrādāt stundu,
No 10. 33 minūtes. Bet kādā pulsā tas tev būs? Jā, anaerobā pulsā, bet cukurs ātrāk atjaunojās nekā tauki. Tā ir to sauc par trenētību. Jā, ja tā godīgi saka, tad gadus 4 atpakaļ es nekad neiedomātos, kad es to vispār fiziski varētu. Ja tā godīgi saka, pēc tāda vertikālā kilometra 4 gadus atpakaļ es visdrīzāk šodien celtos tā. Tad šodien no rīta es vispār pamodos un es sievai saku, tāda divējādas domas par sevi. Vai tu slinkoji, vai tu esi vienkārši labā formā, jo nejūti neko. Un tagad es arī, man kādreiz nekad nesapratu, kā biatlonisti, 4 dienas vienkārši pēc starta, vai ne? Jūs esat redzējuši sportisti, viņi katru dienu, ka finišē, viņi nokrīt, vai ne? Viņi gājuši uz maksimumu. Nākamajā dienā garās iekliņi vēl. Jā, tieši tā. Un nākamajā dienā viņi ir kā gurķīši, vai ne? Tā arī visdrīzāk es esmu nonācis pie kaut kā, kur tas organisms ļoti labi atjaunojās. Labs uzturs, šķidrums. Varbūt ar to sporta vitaminizāciju vajadzētu labāk tā kā darīt, bet, dzert kaut kādas kreisās, jeb literatūrā izlasāmās tabletes es īsti arī neesmu. Tas tā, ka D vitamīns, dzels un omega, tas ir viss pa lielam, ko es arī lietoju. Izēju uz vitamīnu. Jā, manuprāt, jau organisms pierod, jo, ja es, piemēram, salīdzinu to, kā es iesāku Stirnabuku, arī no Stirnabuka distances Siguldā, tad noteikti tā varētu vērtēt, ka manā fiziskā sagatavotība, funkcionālā sagatavotība bija labāka, bet nākamās 3 dienas vienkārši pat repēm nevarēja nokāpt. Tad, piemēram, pagājušo gadu kaut vai uzskarot lūsi ik pa laikam bez kaut kādiem starp treniņiem, tad, bija iepriekšējā diena bija grūta, bet otrajā dienā jau es varētu atkal kaut ko skriet. Jā, bet tu esi ļoti tuvu augsto sasniegumu sportam, īpaši izturības distancēs, vai ne? Tad tas, ko dara Toms, tas ir seļu spīts vai tas ir normāli? Vai tas ir seļu spīts? Nē, gan jau kaut kur tur sēļu raksturs arī un spīts ir iekšā, bet tas izturības sportistiem ir raksturīgi sevi mocīt un atkal mocīt. Raksturīgi. Uz tādiem turās mūsu sportveids, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Tur, kurš mācās sevi ilgāk pamocīt un ātrāk pamocīt, un kurš ātrāk atjaunosies, tāds ir, jā. Labi. Beberens posms izcelsies ar vēl vienu jaunumu, kas agrāk mums nekad nav bijis. Tā ir šī gada debija STB Stirnabuku Superlīga. Jūs abi esat savu komandu vadītāju klubu. Vai jūs sekojat līdz Superlīgas noteikumiem? Bebernē būs pirmais posms, kad sāksies playoff, jo līdz šim mēs esam skaitījuši punktus un veidojuši kopvērtējumu tabulas, tad tagad šobrīd tam visam ir tā kā maza nozīme, tev ir jāuzvar tavs pretinieks. Vai tu zini, ar kuru klubu Mitauers mačosies un kurā divīzijā tavējie šobrīd atrodas? Vai tu tam pasako līdzi, vai tev kapteinis un tas pats ar Bebru? Jā, es tad sakot par savu klubu, man ir kapteinis, jo es tiešām arī atkal mācoties no citu sporta klubu kļūdām, es mēģinu arī maksimāli kaut ko dot citiem deliģēt, jo es zinu, kā būs, kad es ar tiem visiem lietām pārkāršos un vienu mirkli lūzīs vadzis un es teikšu, es ar to vairs netiek galā, es metu mieru. Tādēļ Stirnabukam man ir kapteinis, bet tas nenozīmē, ka es nesekoju līdzi. Es tagad, es kā reize vēl skatījos kaut kad atpakaļ un man liekas, ka bija sarakstā vidū bijām un tam vidus daļai bijām pašai pirmajā ailē un mēs bijām ar LMT un otro vārdu neatceros, kas bija tā. Defense. Jā. Bet es neizpētīju, cik viņi ir stipri, kas viņos skrien, to gan vēl es neesmu izdarījis. Bet es pavaicāju kapteinim, jānostrādā. Tu esi kluba sastāvā? Diemžēl nē, jo redz, man ir tikai viens starts. Skaidrs, ka tik daudz punktu aizies seceni. Jā, skaidrs, ka šajā posmā, protams, es varētu klubam gan nopietni palīdzēt, bet tas ir vilks, vēl ir jāfinišē. Bet es ceru, ka viņiem izdosies. Ja neizdosies, tad tas būs labs sitiens pa
aizmuguras daļu, lai nākamgad tomēr piefokusētos precīzāk, paplānotu to sezoniņu nedaudz labāk, jo, kā mēs zinām, sākumā var pieiet tā gana pavirši un beigās var nožēlot, jā. Nākamgad pierunāt Tomu piedalīties visos sezonas mačos komandas, pārstāvot savu komandu, vai ne? Jā, starp citu, kaut kad beidzot vajag. Tiešām vienu foršu, kvalitatīvu Stirnobuka sezonu aizvadīt. Es sen par to domāju, godīgi teikšu. Tiešām es par to sen domāju. Ar ko Beber play-offā cīnīsies savā mājas trasē? Beberē būs jācīnās ar Keratviliči burkānciem otro komandu. Un, kā jau teicu, tad mums tas reitings vienmēr bijis svarīgs, īpaši man. Mēs šobrīd esam 10. vietā. Man bija liels gods un prieks, ka mēs pagājušajā gadā iekļuvām 10. 9. palikām. Žēl, ka Rimons mums nepiešķīra vietu VIP teltiņā, lai gan nepastu saņēmu. bet mērķis vienmēr bijis iekļūt tajā 10. Mums komandā nav daudz tādas izcilības, kas tur skrien virs 1200 punktiem. Ik pa laikam parādās. Un jāsaka, ka šogad tā sistēma ir kā komandas veidošanas sistēma un arī komandas reitinga veidošanas sistēma ir demokrātiskāka, manuprāt, parocīga, varbūt ne tik daudz mums, bet pārējiem, jo mēs vienmēr esam plānojuši, piestrādājuši, sadalījuši distances, kā jūs teicu, es arī centies vienmēr izglābt komandu, kad vajag, tad šogad tāds mazliet atslābums. Katrā kategorijā mums vajag vienu, pārējie skrien tur, kur viņi grib skriet. Tas, manuprāt, ir parocīgāk varbūt mūsu konkurentiem, jo nevienmēr citi tik labi saplāno kā mēs, bet mēs vēl joprojām neesam to komandu līdz galam uzpildījuši. Līdz ar to mums varbūt kaut kur tie zaķi no cepurēm līdīs ārā. Jācer, ka viss sanāks, un tas mērķis, protams, ir top 10. Jā. Top 10 ļoti cienīgi. Jā, jo komanda konkurence Stirnobukā ir ļoti liela. Patiesībā Stirnobuks atkal vēlreiz pierāda ar to, cik šī komandas sacensība patiesībā aizrauj cilvēkus. Un tas individuālais sporta veids kļūst par komandas sporta veidu. Un tas strādā nepavelti. Rojā šogad arī bija komanda ieskaita. Es organizatoru arī uzrunāju, es viņam saku, taisi komanda ieskaita. Tas motivē papildus cilvēkiem vēl arī šosejā, nedaudz aizbraukt vairākiem. Viņi jau 3 tur brauca, un viņi skata, bet mēs vēl 2 paņemsim, mums būs komanda. Un tas taču ir forši, vai ne? Tādā ziņā. Tas vēl tikai paņem kādu klāt. Bet Stirnobuks ar komandu skaitu, man liekas, to neviens nevar pārspēt jau atkal. Bet caurumi, es zinu, ka tev viens skrēja šobrīd laikam ir izkritusi no aktīvās aprits. Ir ar ko aizlāpīt? Ir tā, ka visās distancēs ir ar ko aizvietotiem? Jā, ir. Un šis formāts mums ir pateicīgs tādā ziņā, kad es esmu no tiem treneriem, kam ļoti nepatīk saviem sportistiem skriet to, kas viņiem individuāli neiedarās tikai dēļ komandu ieskaits. Un tad, kad izlasījām šogad, kāda iznāca, es uzreiz pateicu, kapteini, vari ņemt cilvēkus, jo tas nepiespiedīs man nabadziņu, kurš zaķi tā ir skrējis, pēkšņi skriet buku, vai ne? Un tā, ka paldies, Rimat. Bet play-offi ir tā nākamā lieta, kas atkal ir forša odziņa, ja tā godīgi saka. Tad nav vienkārši punkti, uzvarēja tie. Un tas play-off, viņš atkal ir tāda tiešām laba odziņa tajā visā pasākumā. Šī ideja jau atnāca, ne jau tikai mēs sēdējām mājās un to izdomājām, tā jau bija tāda darba grupa, kurā tika pārstāvēt gan komandu kapteiņi, gan paši skrējēji. Un pašiem jau jādara, lai tā dzīve būtu interesantāka, un man baigi patīk. Redz, Mitāvers ir viena no tām komandām, kas paliek šeit Bebrēnas pusē ne tikai uz vienu nakti, bet uz veselām 2. Un man jau liekas, ka man kā orga lielākais sapnis ir, kad beidzās mači un nevis 90% aizbrauc mājās, bet kad vismaz 40-50% paliek tajā vietējā apkaimē, aizpild viesnamus, pabraukā, paskatās, jo, saņemies un atbrauc uz Bebrēnu, vai ne, vai uz Siguldas, vai uz Pilskalnas Siguldiņu, bet šī tā iespēja, kad piedalies gonkā un pierreiz izbaudīja to kolorītu, ko
šī apkaime to piedāvā. Un paskaties, ko Jānis ir sarūpējis, kāds brīnums trasē, tā tuvākā tālāk apkaimē. Jā, tas ir ļoti svarīgi vietējiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, gan visiem, kas nodarbojas ar turisma pakalpojumiem. Nav, protams, ja mēs salīdzinām Pierīgu vai Kurzemi vai Vidzemi, tad šeit ir mazliet mazāks blīvums ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, bet tāpatās atvilkt tik daudz potenciālos klientus ir ne katru gadu izdodas. Naktsmājas bija izaicinājums, un man ļoti patīk. Man personīgi ļoti patīk tavs ieteikums izmantot šīs zvanteltes kā servisa sniedzējs. Jo, ja es brauktu uz mačiem un man nebūtu kur palikt, kur dzīvot, es noteikti, jo Toms jau tuvākos namiņas jau ir nobukojis, tad tās kupola teltes ir, man liekas, ļoti kapitāls veids, kā izbaudīt foršu vasaras nakti. Jā, tas ir jaunums. Neesmu mēģinājis, bet izskatās diezgan labi. Un, jādomā, ka iespējams, ka viss resurss ir beidzies. Respektīvi, tā kā viss telts ir iznomāts. Es nezinu, bet piedāvājums izskatās diezgan labs. Es zinu tikai, kad ir viena ģimene pilnīgi noteikti ir šo piedāvājumu izmantojis par, skatīsimies, cik tās telts mums būs tajā parkā. Jā, starp citu, tas ir tas nākamais līmenis. Viens ir forši, kad atbrauc un paliek sporta klubi kaut kur savā bariņā, un ja vēl ir iespēja, ka paliek kaut kur pēc iespējas tuvāk arī kaut kur tiem sacensību centram, kad var ilgāk kopā arī pabūt ar citiem skrējējiem, tas viss kopā ir tiešām tāds. Tas ir kā pasākums, nevis vienkārši aizēja noskrien un brauc mājās. Socializācija, draugu būšana. Jā, tieši tā. Labi, mēs jau te kaut kad mazliet pieskārāmies, bet varbūt par tām personīgajām sajūtām, mērķiem, motivācijām. Ultramaratonos šīs trases ir garas. Komandas cīņa, labi, to es deleģējis kapteinim, bet tāpat prasa savu nervu uzturēt un vadīt klubu lietas. Tas prasa, tu 8 stundas dienā strādā algot darbu. Pastāstīs arī par to robotikas inženieru, tas baigi interesanti. Bet papildus tu trenē, tu vadi klubu. Un kas ir tā tava degviela, kas, respektīvi, ka tev ir riktīgi grūti gan trasē, gan kluba štelēs. Kas ir tas, kas tevi tomēr dzen uz priekšu, kāpēc tu neapstājies? Un kāpēc tu taču varētu bļitkot vai makšķerēt viens pats un, baudīt katru sestdienu braukt kaut kur atpūsties un citā Latvijas stūrī. Un kāpēc tu to visu dari? Un tu esi tieši tāds pats, man liekas. Pa seļu spīti un neatlaidību šoreiz ne, bet ir taču kaut kas pievelk tajā visā, kas ir, kāpēc atkal atkārtot to pašu 80 km distanci. Tu zini, skrējienu es daru sev. Visu to pāri, jo es gribu cerēt un domāt, kad es to daru vēl priekš kaut kā. Tāpēc tas ir tās, pēc motivācijas viedokļiem tās ir divas pilnīgi, kā saka, dažādi grāvi, un katram ir savs tas viens, priekš sevis, un otrs ir priekš citiem. Un visdrīzāk tad, kad es jūtos, kad es esmu daudz darījis citiem, es gribu kaut ko izdarīt sev. Un tad, kad es izdaru daudz sev, tad man liekas, ka man vajag kaut ko darīt arī citiem. Un tad šīs te divas zonas visu laiku spēlē starp mani. Un skaidrs, ka tā ikdiena nav viegla, nav vienkārša, bet es godīgi sakot, pat neesmu gribējis viņu vieglāku. Vai tas ir aiz bailēm, kad tu pieradīsi pie vieglas dzīves un tu vairs nemācēsi dzīvot grūtos apstākļos. Bet kā normālam cilvēkam, inženieris tagad esmu uzņēmies vēl lielāku atbildību. Esmu jaunu darbu tagad sācis ar 1. jūliju. Un esmu jaunās rūpnīcas, kas vēl ir būvniecības stadijā. Esmu automātikas un energo pārvades sistēmu vadītājs. Savā ziņā tā kā tuvināt varētu teikt kā tehniskais direktors. Un tas ir, to ir grūti iztēloties cilvēkiem, kas nekad nav redzējuši tādas ražotnes, ko tas nozīmē to visu pārzināt, atbildēt un visu pārējais. Un tad, kad tu tās 8 stundas, tā kā visā tajā esi noracies,
tad, godīgi sakot, ir milzīga bauda pāriet uz kaut kādu citu, jo sēdēt divānā tas nekad nav mani vilinājis patiesībā. Un aiziet nodarboties ar sportu vai aiziet uz koptreniņu ar citiem skrējējiem, nu, tas ir tāda atpūta, godīgi sakot. Un tad, jā, nu, tas sporta klubs, tas viss notiek tik dabiski, ka tu reizēm, kad tur esi jau nonācis, tu vairs nezini, kāpēc tu tur esi, kas tie bija tie motivātori, bet tas viss vienkārši notiek dabiski. Izveidojās klubs, cilvēki jautāja, vai es nevaru viņus trenēt. Es saku, nu nē, man nav certifikāta, bet tad es saprotu, un davai aiziešu, uztaisīšu sev treneru certifikātu, jo man patīk, ka visam jābūt papīriem, jābūt sakārtotiem, teiksim tā. Nu, tad, kad ir certifikāts, tad jau ir viens sportists, otrs sportists, trešais sportists. Dotajā mirklī es trenēju 23 sportistus, kam sastādu treniņa plānu. Es gan viņi man drīkst traucēt 24/7. Protams, ka viņi to nedara, jo, ja tā godīgi saka, tad tā samaksa, ko es viņiem neprasu, jo es pat nečekoju, vai viņi vispār samaksā man. Tā kā, lai viņi to nezina. Jo es tiešām nezinu, vai viņi samaksā vai nesamaksā. Tas absolūti vispār nav svarīgākais, jo to darbu, to algu es nopelnu, teiksim tā, tajā algotajā darbā. Un es labprāt vispār to darītu bez maksas. Bet tad cilvēki man uzķer, vienkārši pat nenormāli. Un ar vienu sportisti mums bija noruna, kad viņam maksā par katru neizpildīto treniņu, jo viņai bija grūti iet treniņos. Un tad es viņai saku, labi, tad samaksas veidu taisam pa katru nokavēto 1 eiro. Labi, viņai man šādā treneru vajadzētu. Jā, tieši tā. Un pa katru tad 10, vai ne? Precīzi. Tālūk, un tajā mirklī, kad tu aizēji apgulies, tu esi laimīgs. Un tas ir pats svarīgākais. Un tajā mirklī, kad tu finišē, tu esi laimīgs. Viss. Tajā mirklī, kad es nebūšu vairs laimīgs, tad es domāšu, kas ir mainījies un ko es daru nepareizi. Kamēr es esmu laimīgs ar to, ko es daru, viss ir kārtībā. Bet kluba lietas es tomēr cenšos meklēt un kādam deleģēt. Jo es negribu, ka tas paliek tāds 10 cilvēku bariņš, kas savā sulā darbojās, bet es tiešām domāju, ka tas nākotnē varētu būt tāds līdz 50 skrējēju klubs, un tur to visu uz saviem pleciem ir diezgan nereāli. Un man gribās, lai kaut kādā mirklī, es negribu, lai tas ir viena cilvēka ceļš, lai tam ir pēctecība, kāpēc viņš saucās Es kā Mitauer. Es varēju likt Comas Running Club vai vēl kaut ko. Es gribu, lai tam klubam ir pēctecība. Piemēram, Pebrene, vai ne? Tas nav piesaistīts ar konkrētu vienu cilvēku. Jā, Mitauerta ir ar Jelgavu saistīts šis vēsturiskais nosaukums, bet es ceru, ka nākotnē, kad es to vairs nevarēšu vai negribēšu, būs iespēja kādam to visu laivu airēt tālāk. Un tāpēc es jau tagad deliģēju, dodu, kam patīk organizēt, iedodu koptreniņus viņiem noorganizēt, pasākumus, komandas, kapteiņi, un neko neliedzu iesaistīties. Jo, man liekas, tas būs baigi forši, kad ar skatu uz nākotni. Ļoti prātīgi un pareizi. Taču nav tikai Jelgavnieku klubā, vai ne? Nē, nav. Bet tomēr 90% mēs esam Jelgavnieki. Jā, jo tā ir milzīga starpība. Mums ir Saldenieks, Aiga, Andri. Viņi jūtās ar mums, viņi jūtās mūsie, bet viņi zaudē tās mazās iespējas ikdienā aiziet ar mums paskriet. Mēs otrdienās, ceturtdienās tiekamies stadionā. Ne jau tas nozīmē, ka mēs tur vienmēr esam 20 cilvēki, jā, bet vienreiz esam 5, vienreiz 10, vienreiz 2. Bet mēs zinām, ka tur tajā laikā mēs būsim. Un kāds būs, satiksim, papļāpāsim. Viņi zaudē to koptreniņus, pabraukšanas, pasvinēt, kāds atnāk uz stadionu ar kūku, viņam ir dzimšanas diena šodien. Tas ir tas, ko viņi pazaudē, diemžēl. Tāpēc es vienmēr esmu arī teicis tiem cilvēkiem, kas nav klubā, ja jūs atradīsiet dzīvē savā rajoniņā klubu, viennozīmīgi nekad nedomājiet, ka jūs nevarētu pamest Mitaueru.
Es tikai atbalstīšu, ja jūs pāriesiet uz vietējo lokālo klubu. Jo tā jau atkal ir tā nākamā jēga tam visam pasākumam. Protams, negribās, ka tas ir 2 māju klubs, vai ne? Tā Jelgava vai, protams, arī novads kopā, vai ne? Bet, tā koncentrēšanās ir, kā Burkānciemam ir savējie, kāda man būtu interese būt Burkānciema klubā, vai ne? Pievienotā vērtība ir, minimāli. Protams, mums ir no Rīgas arī daži cilvēki, bet, es vienmēr pārdzīvoju, ka es viņus nevaru pie sevis dabūt. Man viņus gribās biežāk redzēt. Komunā ir spēks. Komunā ir spēks. Es play-offā gaidu to brīdi, kad kādreiz saskriesies Burkānciems ar Kocēniem, jo man liekas, kad asiņaināks derbijs, nevarētu pat iztēloties. Jā. Kā tev ir Bebras kluba dalībnieki visi dzīvo Bebernē? Tā kā grib pārstāvēt klubu, ir jādzīvo Bebernē. Nav variantu. Cilvēki brauc projām, mēs zinām. Būtībā kādreiz tās, pirmsākumos un kaut kur pa vidu tā gandrīz vai tā arī bija, bet tagad Bebras klubs sastāv no izcelsme. Vecbiedriem, kas varbūt nav vairs aktīvi sportisti, bet eksistē vismaz čatos. Tad ir arī tie, kas bija kādreiz varbūt arī konkurenti, 20 gadus apakaļ, kā pievienojušies. Tad ir viņu ģimenes locekļi, draugi, kas ievilkti tieši uz taku skriešanu. Mums ir tā kompānija ir diezgan raiba, bet mēs klīboju noteikti ar to darbu deleģēšanu, mēģinam visu pavilkt uz sevi. Tas man noteikti no Toma jāpamācās, bet gan jau ar laiku. Bet mēs tāpat cenšamies turēties kopā, cik jau tas laiks atļauj. Mums ir, tā varētu teikt, neskaitot Stirnabuku, ik pa laikam ir kaut kādi kopēji pasākumi. Mums šogad izkrita, bet līdz šim katru gadu bijis arī līgo velobrauciens. Tas jau arī gadus 11 ir, ka mēs savācamies kopā, citreiz zem 20, citreiz virs 30. Ir bijuši visādi hokeja mači, ir bijuši regulāri florbola mači. Mums nav tā, ka ir tikai skrējēji. Sporta veidi mums ir dažādi, citi motobraucēji, citi hokeisti, citi riteņbraucēji, raibi. Un tā, kad sanāk kopā, ir par ko runāt, nav tā, ka tikai vārās par sportu. Bet, tas to klubu noturēt kopā prasa laiku, un mēs novērtējam tāpēc to Stirnabukā, to komandu sāncensību, un tas mums patīk arī. Patīk izcelties ar outfitu, ar tērpiem uz cita fona. Vieglāk atrast arī bildēs. Arī tagad mēs prezentēsim jaunos krekliņus, un kaut kā mēģinam. Tas ir prieks, un to nevar nenovērtēt, ko jūs apdarat, jo man ir prieks, ka biedrība Engures sportam, kas savulaik arī tika dibināta nevis kā biedrība, kas organizē takskrēņu seriālu, bet kā biedrība, kas apvienoja vecbiedrus, kuriem bija mērķis kļūt par cienīgiem Latvijas čempionāta dalībniekiem triatlonā. Un, protams, ka klubs, es zinu, ko tas prasa. Es zinu, ko tas nozīmē, lai šādu kopības sajūtu noturētu ilgstošā laika periodā. Un mēs esam izšķīduši. Un tāpēc es tiešām esmu priecīgs, ka mēs vismaz esam kā stimuls tādām blicēm, kādas ir jūs abas, sanāk kopā un turēt tos savas biedrības, savus šūniņus, savus klubus kopā, jo kopā tā dzīve daudz krāsaināk, foršāk un vienam otru tā kā, uz priekšu dzenoši, stimulējoši. Un, redz, tev pats teici, ja klubs prasa, tad tu esi gatavs pārkāpt sev pāri un tu skries buku vai nedod Dievs vilku. Bet, tas ir tas, kas mums visus kopā dzen uz priekšu. Man liekas, ka jūs abi esat viedi čaļi, jūs varat iedot padomu tiem, kuri varbūt nekad nereiz dzīvē nav skrējuši tā reize, kad uzdrošināties tajā, nostāties šīs starta līnijas, kaut vai pārgājienu distancē. Bet man ir baža, vai es tiešām varēšu, vai es tiešām spējuši, vai man pietiks spēka. Kāds varbūt ir tas jūsu padoms ieteikums, kā vispār sākt, kā iekustināt tos, kas nekustās? Jo skaidrs, ja tētis skrien,
Jānim Puidam abi bērni skries tā kā uz vēlnu paraušanu un slēpos ziemā slēpēm. Bet, ja teica neskrien, kā tad man iesākt? Nu, es nāku no ģimenes, kur neviens nav sportists un nekad ar sportu nav īsti nodarbojies. Un arī nāku no tādas vietiņas, kur nav ne sporta skolas, nekas, bet kā iekustināt? Kas tev iekustināja? Nu, mani iekustināja tas mazohisms pret sevi. Vēlme sev pamocīt, un sports laikam bija no tām lietām, kas lika man sevi tā kā izaicināt un pārbaudīt, bet lieta jau ir tāda, ka tas ir grūti. Un grūti ir motivēt cilvēku darīt kaut ko, kas ir grūti, tāpēc šī pārgājiena distance visdrīzāk ir ļoti labs piemērs, kā būt aktīvam. Jo es esmu bieži vien teicis, ka labāk, lai šis cilvēks ir aktīvs 2 stundas mērenā aktivitātē, nekā pusstundu, bet tā kā sarkans kā tomāts, vai ne? Un, tāpēc, bet jautājumā, kad tad beidzot skriet to pirmo buku? Es gribētu atbildēt, ka ar to buku ir gluži tāpat kā ar jebkuru arī citu distanci, ko cilvēki negaidam pārāk ilgi. Vienkārši to izdaram. Jo ilgāk to atliks, tam skaņosies, jo tas būs vēl grūtāk mentāli. Ir vienkārši jāizdara. Jo kā ar jebkuru lietu pirmajā reizē, būs slikti. Viss kārtībā. Bet tad būs otrā reize. Un tā jau būs labāk. Un nevajag gaidīt. Vienkārši nav pareizās botas, neuztraucieties. Ir arī ar jebkādām skriets, vai ne, Rimant? Nav jāgaida pareizais mirklis. Tā nav kāzu diena, ko tu gribi piedzīvot vienreiz dzīvē. Tās ir sacensības, jo ātrāk iesi laivā, jo ātrāk tu jau jutīsies kā zivs ūdenī. Tas arī ir viss. Negaidi. Vienkārši negaidi. Glupi pasaki draugam, lai tevi piesaka un viss. Tāpat kā Jāni. Ar vilku. Vienkārši piereģistrējam un viss. Jāsāk darīt. Jā. Jā, es piekrītu, jo kādreiz jaunībā atpakaļ likās jau 20 km ir daudz, līdz brīdim, kad nenoskrēja tā pavisam nejauši Skandināvijā virs 40 km pa kalniem. Tad jau nākamās 5 reizes, pat 30 vispār nekas nebija. Tas pats arī ar riteni, likās 60 km daudz līdz brīdim, kad nenobrauc pār 100. Pēc tam jau viss aizgāja vienkārši. Un, tas vienkārši jāizdara, un nākamās reizes būs vienkāršāk, jo organisms jau atcerēsies to visu. Bet par to pašu iekustināšanu, manuprāt, stirnubuks nav gluži par sacenšanos vismaz 90% gadījumu. Tas ir tusiņš, tā ir ballīte un lielākā daļa brauc atpūsties, jo viņi saņem pilnu komplektu. Viņi dabū aktīvu atpūtu, viņi dabū papļāpāt ar līdzīgi domājušiem, viņi dabū pāriest, dabū padzert. Manuprāt, mazliet pietrūkst tie koncerti, kas kādreiz bija regulāri. Un, jā, bet tas viennozīmīgi ir tusiņš, un tā ir tā auditorija, kas grib izbaudīt to dabu ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Par koncertiem padomāsim, bet droši vien tā vajag sākt. Un tad nav tālu tas brīdis, kā teica Dāvis, mūsu podkāstu režisors, kas ir aizkadrā. Tā sajūta, ka likās, ka maratons tas ir kaut kas šausmīgi neaptverams lielums, tad nepaiet ilgs laiks, kad tu tiešām skriesi īso trēlu 70 km, tu neskriesi 160. Tā kā droši vien tas ceļš katram ir savs, bet jā, par to tusiņu kopā būšanu un tiekamies 2. augustā Bevernē. Noteikti. Uz vairākām naktīm, es ceru, vai ne? Jā. Jā, es būšu šeit. Balīts pie sēļiem ir vētrains. Paldies par sarunu. Paldies.